Jāņu sieras. Sieru siena, protams, sievietes. Lai vai kādi šefpavāri būtu vīrieši Jāņos dara alu. Sievietes sien sieru. Sieru siena no piena. Piens ir māriskās pasaules simbols. Govs ir māriskās pasaules simbols. Māriskā pasaule ir māte zeme, ir viņa saule. Tāpēc tā arī ir sieviešu klēpis, mitrums. Tā padarīšana, kur rodas auglība. Un sievietes klēpis, šī gadījumā piens, rada sieru. Sieras ir apaļš, tas savukārt ir kosmosa simbols. Ar Jāņu sieru pirmajā rituālā pacienā no viena ritulīša visus sanākušos Jāņu bērnus un viesus. Tā ir tā simbolika, kas tur mūs kopā, tā kā kosmiskā pievilkšanās enerģija. Katrs paņem vienu knibucīti, vienu gabaliņu, lai savilktos un būtu kopā vienā egregorā, vienā lielā kopienā, kura visa ir ēdusi no šī viena siera ritulīša. Tā kā izmantojiet šo kosmisko enerģiju. Ziedojiet arī ugunskuram obligāti kādu gabaliņu, un arī pie ozola. Ozols tomēr mums ir mūsu pasaules koks, mūsu trīsdaļība, mūsu zināšanu koks, mūsu varenais koks, tas, kurš mums dod. Lūk, tā top Jāņu vainags, ozola vainags, sapīts bizens.